Čau visiem un laipni lūgti Drogas YouTube kanālā. Mani sauc Agnese, un es savā YouTube kanālā pajautāju saviem sekotājiem, ko viņi vēlētos redzēt Drogas YouTube kanālā. Un viena no populārākajām atbildēm bija uzklāt kosmētiku, izmantojot tikai un vienīgi Essences produktus. Tātad Essence ir kosmētikas brands, kuru var iegādāties Drogas veikalos. Es biju patīkami pārsteigta par to, ka tas ir diezgan lēts brands, kā arī tas, ka šajam brandam ir pieejams pilnībā viss, kas ir nepieciešams priekš ikdienas make-upa. Es nekad neesmu izmantojusi nevienu produktu no Essences branda, tāpēc man būs ļoti interesanti šodien to pirmo reizi visu izmēģināt, un tad es domāju, ka mēs varētu sākt. Tātad pirmais, ar ko es parasti sāku, ir primeris. Primeri es vienmēr uzklāju ar pirkstiem, viņš ir gaiši brūnā krāsā. Nākošais, ko es izmantoju, ir Essences konsileris. Šeit ir rakstīts tas, ka viņš ir ilgi noturīgs un ūdens izturīgs. Tā kā ļoti labs variants priekš vasaras. Par cik man ir problemātiska āda, es konsilerim ķeros klāt 2 reizes savā ikdienas make-up uzklāšanā. Un tātad sākumā es viņu uzklāju uz kā problemātiskām vietām, uz savas sejas, kas ir pumpas vai arī jebkādi citi apsārtumi. Šis, manuprāt, ir pats gaišākais tonītis. Un es to visu uzklāju ar beauty blenderi. Tad pēc konsilera es ņemu tonālo krēmu. Es izvēlējos šo tonālo krēmu, bija pieejami vairāki no Essences. Šis tonītis ir pats tumšākais, tur bija pieejami tikai 3 tonīši. Un tad šo tonālo es pataisno lieku uz beauty blendera un tad uz sejas. Īstenībā es teiktu, ka šis tonālais tiešām ir ļoti labs. Skatoties uz to, cik viņš maksā, tiešām labs variants, ja tu vēlies iekonomēt uz kosmētikas līdzekļiem. Tad, kad tonālais ir kārtīgi uzklāts, tad es atgriežos pie konsilera. Es konsileri tātad vienmēr lieku šajās vietās zem acīm, lai nav tie zilie riņķi tik ļoti redzami. Un vienmēr šeit uz pieres es uzzīmēju tādas kā vairākas strīpiņas, kā arī te uz deguna, virs lūpas un uz zoda. Tās ir tās vietas, kur es gribētu, lai ir gaišāks. Es teiktu, ka pats pamats tātad ikdienas make-upam ir uzklāts. Un tad nākošais, ko es parasti darītu, es liktu bronzeri, jeb kontūru, taču man liekas, ka es aizmirsu viņu pasūtīt, bet kontūra ir ļoti svarīga sastāvdaļa vismaz no mana ikdienas make-upa. Tāpēc es ātri paņemšu savu bronzerīti, ko es izmantoju ikdienā, uzklāšu un tad es atgriezīšos pie jums. Ok, tātad es uzklāju kontūru. Tad, kad tas ir izdarīts, tad es ķeros klāt izgaismotājiem. Essencei ir pieejama tāda paletīte ar 4 dažādiem izgaismotāju toņiem. Un es šodien laikam izvēlēšos šo te rozā tonīti. Un, lai to izdarītu, es izmantošu Essences šādu te otiņu. Šī otiņa man liekas ļoti interesanta un forša. Īstenībā ir diezgan ērti viņu turēt dēļ tās formiņas. Tad es paņemu šo te rozāto tonīti un lieku uz vaigu kauliem. Un arī uz deniņiem. Jā, tātad uzreiz, man liekas, jau redzēt atšķirību. Kā arī es cenšos neaizmirst par deguna galu un par deguna arī šo te zoniņu augšējo, kā arī virs lūpas un uz zoda. Jā, es nevaru sagaidīt, kad es varēšu izmantot arī pārējās krāsas un redzēt, kā tās izskatās. Paletīte ir kaut kas ļoti noderīgs un kompakts, man liekas. Nākošais ir vaigu sārtums. Vaigu sārtumu es viņu noteikti lieku vasarā, pat vēl neizmēģinot viņu. Es jau redzu, cik man ļoti patīk dizains.
un cik ļoti ir piedomāts pie tādām kā detaļiņām. Vienmēr cenšos smaidīt, kad es to daru, jo tad ir vieglāk saprast, kurā vietā ir jāliek. Un tad man īstenībā arī uzreiz patīk visam pāriet pāri ar pūderi. Tad es paņēmu šādu pūderīti no Essences, tas ir matējošs pūderis. Tad nākošais, pie kā es ķeršos, ir uzacis. Es no Essences izvēlējos šādu te Essence Eyebrow Gel, kuru es nekad neesmu izmantojusi. Ne tikai no Essences, bet vispār jebkad. Es neesmu nekad krāsojis uzacis ar uzacu gēlu, tāpēc tas būs mans tāds eksperiments. Tad Essencē ir pieejama arī šāda ļoti jauka uzacu otiņa. Es pat teiktu, ka šis gēls rada tādu diezgan dabisku efektu. Un es tikko iztērēju tā kā ļoti maz, un šeit tas produkts ir diezgan, tāpēc izskatās, ka šis varētu arī kalpot diezgan ilgi. Tad nākošā lieta, kam es ķeršos klāt, ir acu ēnas. Lieta ir tāda, ka es īstenībā ikdienā neizmantoju acu ēnas, bet es ļoti gribēju sākt to darīt. Varbūt man nav ļoti labas prasmes pagaidām vēl to darīt, bet es centīšos izmēģināt tādu šo te paletīti. Es izvēlējos šo paletīti ar rozīgiem toņiem, arī ņemot vērā tāpēc, ka šobrīd ir vasara. Un es domāju, ka gaišāki toņi būtu tādi kā labāki priekš vasaras, jo tas izstāsta vieglāk. Bet šeit ir arī daži tumšie toņi, tā kā te ir diezgan normāla izvēle, es teiktu. Tad krāsas, ko es izvēlēšos. Varbūt šo te gaiši rozīgo ar gaiši brūno es varētu salikt kopā. Tad es sākšu ar gaiši rozā, jo tā ir gaišāka krāsa. Un tad es sākšu ar iekšpusīti. Un tad es ņemšu to gaiši brūnīgo, vai tas ir vienkārši kaut kāds tumši rozīgāks. Un uzkrāsošu ārpusē. Ja jums ir kādi ieteikumi acu ēnu uzklāšanai, tad noteikti atstājiet viņus komentāros, jo man viņi ļoti noderētu, ja godīgi. Es šobrīd vienkārši nezinu, ko es daru. Es laikam tad vienkārši arī to tumšāko piekrāsošu šeit zem plakstiņa līdz kaut kādai acu pusītei. Un to pašu es darīšu arī otrajā acī. Pēc acu ēnām seko skropstu tuša. Ja godīgi, es izvēlējos skropstu tušu vienkārši pēc kaut kāda ārējā vizuālā tēla, jo Essencē ir pieejama diezgan plaša skropstu tušu izvēle. Tad šādi izskatās skropstas pēc vienas kārtas ar šo te skropstu tušu. Es domāju, ka man vispār neprasās vairāk kārtas. Un tas, kas vēl ir atlicis ikdienas make-upam, protams, ir lūpu krāsa. Tātad es izvēlējos šādu lūpu krāsu, kas ir matējošā lūpu krāsa, jo es vienkārši vienmēr izvēlos matējošās lūpu krāsas. Man ļoti patīk, kā šī lūpu krāsa izskatās. Viņa ļoti forši smaržo. Tātad šādi izskatās šis tonītis. Diemžēl es neatradu toņa nosaukumu. Vienīgais, ko es tagad domāju, ir tas, ka ja šis lūpkrāsas tonītis ir diezgan tumšs, un pie šādām lūpām varbūt vajadzētu arī tumšākas acu ēnas. Un tad laikam pats pēdējais ir šis te sprejs, kas nobāzē kosmētiku un ļauj kosmētikai noturēties uz sejas kvalitatīvāk ilgāku laika posmu. Un es biju arī pārsteigta par to, ka Essencē ir pieejams arī kaut kas tāds. Tas nozīmē, ka Essence vienkārši ir padomājis par visu. Tātad šis ir pilns grims ar tikai vienīgi Essences kosmētikas produktiem. Man laikam
tādas mīļākās lietas būtu šīs te tonālais krēms un uzacu gēls. Šīs divas lietas ir tās, par kurām es biju patīkami pārsteigta. Liels paldies visiem, kas noskatījās. Noteikti atstājiet komentāros savas pārdomas par esences produktiem, vai arī kaut ko no savas pieredzes varat pastāstīt. Un neaizmirstiet nospiest subscribe Drogas YouTube kanālam. Jūs noteikti mani vēl šeit redzēsiet šovasar. Un arī neaizmirstiet nospiest like šiem video un tiksimies nākošais. Atā!